Deguna profils palīdz noteikt veidu, kā cilvēks pieiet savam darba procesam. Taisns deguns ir tas, kurš strādā sistemātiski, vislabprātāk strukturēti un soli pa solim. Spontānus lēmumus šeit sagaidīsim retāk. Bet ja šim degunam nāk klāt vēl arī īpašs garums, tad šie cilvēki var būt ļoti stingri. Pilnīgi pretēji ir ar deguniem, kuri ir ar ieplaku. Šiem cilvēkiem ir ļoti grūti strādāt pēc sistēmas. Viņiem ir nepieciešamas pašiem savas radošās pauzes paralēli jau darba pauzēm. Tādas kā domāšanas pauzes. Viņiem ļoti palīdz un stimulē iet sasniegt panākumus darbā tieši uzslavas. Bet ar kritiku šeit ir jābūt ļoti uzmanīgai, jo viņi ir ļoti jūtīgi. Parunāsim par tiem deguniem, kas ir izliekti ar pūkumu. Ir divu veidu. Ir tā saucamie pedagogu deguni un cēlie jeb romiešu deguni. Pedagogu deguniem raksturīgi ir radoša pieeja darbam, vēlme virzīt un vadīt, un šie cilvēki pieprasa gan no sevis, gan arī no citiem spēcīgu mentālo un fizisko darbību. Bet cēlējiem deguniem tie ir atkal ļoti dominantas personības, un šiem cilvēkiem ir jau, var teikt, iedzimta izpratne par biznesu un finansēm. Un šeit ir viņiem raksturīgs izteiciens tāds kā, piemēram, a nose for money. Tātad naudas deguns. Cēlējs deguns, jeb romiešu deguns, var teikt, jau garantē panākumus. Un pēdējais, kas ir deguns ar kuprīti. Tā kā man. Šeit ir iekšējā deksme darboties, šķēršļi ir domāti tam, lai tos pārvarētu. Ja viņus nevar pārvarēt, tad viņi vienkārši tiek novākti no ceļa. Šeit savienojas ļoti liels gribas spēks ceļā uz mērķiem. Droši dalies komentārā ar saviem novērojumiem. Pēc tā, ko es tagad izstāstīju, vai tavā apkārtnē arī ir šāda profila cilvēki ar šādu deguna profilu, un vai tas tiešām atbilst patiesībai, tas, ko es tagad izstāstīju. Un tie, kas zina mani, tie droši var arī padalīties ar to, vai arī mans raksturojums, kad mans deguns ir ar kuprīti, vai tas arī atbilst patiesībai. Droši piesako, priecāšos par sirsniņu un uz tikšanos nākošajā video.